Lībiešiem viena no svarīgākajām dienām ir 18. novembris, jo pirms vairāk kā 90 gadiem mastā tika pacelts līvu karogs. Šogad līvu karoga svētku laikā tika atklāta etnogrāfiskā istaba, kurai ir kā liecība par lībiešu senčiem un viņu darbiem. Šogad līvu karoga svētki bija īpaši, jo tika atklāta etnogrāfiskā istaba un izstāžu zāle Lībiešu tautasnamā Mazirbē. Jau 1939. gadā bija plānots tautasnamā izveidot muzeju un bibliotēku, bet tas nav noticis. Ar etnogrāfiskās istabas atklāšanu tiek piepildītas rakstos minētās vēlmes. Daudzus gadus etnogrāfiskie priekšmeti bija savākti un viņi nebija pieejami publiskai apskatei. Tagad viņi ir pieejami publiskai apskatei. Katrā muzejā apskatāmajam objektam ir savs dzīves stāsts. Visi priekšmeti ir piederējuši lībiešiem, tie tikuši izmantoti ikdienas darbos. Joprojām ir daļa priekšmetu, par kuriem nekas nav zināms, bet laika gaitā tiek plānota dziļāka izpēte, lai ik viens varētu uzzināt par senču ikdienas sadzīvi un priekšmetu pielietojumu. Atklātajā izstāžu zālē šobrīd ir apskatām fotoizstāde ar fotogrāfijām no laivu kapsētas. Šīs laivas stāv brīvā dabā un jebkurš tās dzīvē var apskatīt, bet bildēs iespējams salīdzināt 1998. un 2014. gadu. Šis ir pirmais solis, pirmais etaps. Protams, būs priekšmetu apzināšana, aprakstīšana, nāks klāt jauni priekšmeti, tiek mainīsies izstāde. Tas ir tāds darbs, kurš ir darāms un darāms un darāms, kur tā nevar pielikt punktu un tas ir pabeigts. Mēs esam priecīgi, ka mēs esam ar to pirmo kārtu tikuši galā. Tagad mēs domājam līdz Slīteres ceļotāju dienām, tur droši vien pamainīsies, droši vien būs stāsti klāt par šiem priekšmetiem un tā kā, varētu teikt, arī būs tā kā paplašinājusies izstāde, jā. Lībiešiem karoga svētki ir nozīmīga diena. Pirmo reizi līvu karogs pacelts 1923. gadā Irbes mācītāju muižā, un tas joprojām plīvo pie lībiešu mājām. Tā krāsas ir saistītas ar jūru, kas vienmēr bijusi viena no lībiešu darba vietām. Skatoties karogā, ik viens var redzēt to, ko redzējuši vīri veroties uz krastu. Zilā jūra, baltās kāpas un zaļie meži. Karogs ir tas simbols, uz ko vienmēr gribas pacelt acis uz augšu, jo karogs vienmēr plīvo kaut kur augstāk. Ja? Un, ja mēs ikdienā esam pieraduši skatīties tā kaut kādā savā acu līmenī, vai varbūt pat vēl reizēm zemāk, tad tas mums nedod to varēšanu vai to ticību vai pārliecību, ka mēs varam daudz vairāk, nekā mēs parasti darām. Un jebkuras valsts karoga, tautas karogs vai simbols, liek pacelties uz augšu, ja tā poētiski. Bet tas liek savākties un tas liek domāt normālāk, ko tu vari darīt, ko tu katrs var darīt un ko tu vari aicināt sev talkā, lai darītu kopā. Lai turētu līvu senču tradīcijas dzīves, tiek rīkot dažādi pasākumi, nometnes, valodu kursi, kuros iesaistīties var ik viens. Mēs jebkurā savā rīcībā vai darbībā varam kopt lībisko caur lasīšanu lībiešu valodā, caur dzejolīšiem, caur dziedāšanu, caur rotaļām, caur tradīcijām, caur atmiņām. Un tas ir tas, jo mēs nepretendējam, ka mēs pēc 15, 20 gadiem mēs runāsim brīvi lībiešu valodā. Tā droši vien, ka nenotiks. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.